Labrīt! Labrīt, 6:31 minūtē, 21. augusts, un es ļoti pieļauju, ka Danuta, tu vēlies nosaukt, kas par dienu. Šodien beidzot ir ceturtdiena, jā. Tas ir lieliem burtiem uzraksts. Jā, lai nesajūk ilgi gaidīta diena, tomēr. Jā, esiet sveicināti rīt panorāmu kopā ar jums, Danuta un Sigruds. Jā, no 21. augusts, protams, ir diena, kad pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. 1991. gada 21. augustā pieņemtais konstitucionālais likums Latvijas vēsturē iezīmē ļoti skaidru izšķiršanos par neatkarību un piederību Rietumu valstu saimei un vērtību. Jā, par to mēs arī šorīt runāsim plašāk, bet, protams, ka mēs arī pieturamies pie zināmām savu veidu tradīcijām. Mēs kā ierasts šajā rītā arī sveiksim šīs dienas gaviņnieks. Ja mēs lūkojamies kalendārā, tad Janīnas un Lindas svin vārdienas. Sirsnīgs sveicieni. Sirsnīgs sveicieni, jā, mums ir viena Linda mūsu draugu kompānijā, kura noteikti zina, kurai ir šie sveicieni adresēti, un arī mana labākā draudzene Linda arī šādi skatās, šādi nē, bet jebkurā gadījumā mīļas pučas tev. Jā, un tāds ļoti skaists, vismaz Rīgā arī tāds krāsām skaists rīts ausis, un tā kā arī dzimšanas dienu gaviļnieks, sirsnīgi sveicieni no mums, jums. Jā, un šajā mirklī arī ieskicēsim dažādos tematus, ko tad šim rītam esam sagatavojuši. Jā, un kā jau minējām, 21. augusts ir konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu pieņemšanas diena. Šorīt interviju ir bijušo Latvijas augstākās padomas deputāti, 4. māja deklarācijas kluba prezidenti Veltu Čebutarēnoku. Kā panākt taisnīgu un ilgtspējīgu mieru Ukrainā? Tas būs viens no jautājumiem, ko šorīt pārunāsim ar Eiropas parlamenta deputātu Sandru Kalnieku. Finanšu ministrs aicina Vietvaras piedalīties kopējo budžeta izdevumu samazināšanā. 7:00 vairāk jautāsim Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdim Gintam Kaminskim. Un vēl dziedātāja Olga Rajecka un grupa Pērli jaunās skaņās izdevusi dziesmu ar baltu krītu uzrakstīts. Ar mūziķiem satiksimies tuvāk raidījuma izskaņai. Jā, kā jau parasti arī vēl un citi temati, bet mums arī kolēģi šajā rītā, tāpat Raimons un Ilze. Labrīt! Labrīt! Palūkojies, tad cik skaisti! Skaisti. Arvien krāsēnāk. No, jūs, protams. Bet var just to rudens elti jau iepūšam kaut kur logā, kaut kur arī citur, bet Latvijas basketbola valstsvienība vakardien aizvadīja pārbaudas vēl pret Grieķiju. Diemžēl zaudējums, bet lielākais zaudējums bija pēc maču, jo kļūst zināms, ka savienojumu dēļ Eiropas čempionācijas secina vienam no galvenajiem spēkiem Radionam Kurucam, uz kuru lielas cerības lika. Viņš varēs atgriezties un līdz čempionātam jau iesaistīties, tāpēc Loka bankai šobrīd būs grūti izvēlēt, kā aizvietot Radionu un kā vispār šobrīd veidot Latvijas šo taktisko zīmējumu. Ņemot vērā, ka Kurucs iztrūc, bet vieta nepaliek tukša, nāks citi, bet kā un kas viņu aizvietos, tas ir svarīgs jautājums. Sigurds man no rīta prasīja, kad sāksies vasara. Es varētu teikt, ka... Jā, prasīja, kad šogad sāksies, viņa teica šogad nē. 1. jūnijā 2026. gadā. Mēs esam diezgan tuvu tam, lai sāktos meteoroloģiskais rudens, un tas notiek tad, kad vidējā dienas gaisa temperatūra 5 dienas pēc kārtas ir zem plus 15 grādiem. Nu, šī nakts un rīta stundas varētu teikt, ir bijušas tiešām augstas, tūliņi arī aplūkosim minimālās gaisa temperatūras karti un gaisa temperatūra, kas šodien Latvijā ir fiksēta līdz 6 rītā. Varam redzēt, ka Latvijas austrumos gaiss radzis tikai līdz plus 3, plus 4 grādiem, līdzīgi ir arī Kurzemes vidienē. Un tātad vēl šobrīd rīta stundās gaisa temperatūra ir nedaudz pazeminājusies un šajos reģionos noslīdējusi pat līdz plus 2 grādu atzīmei. Rīts daudziet ir saulains, arī sauss, dažviet sabiezējusi migla, bet dienas gaitā mākoņu vietām atnesīs īslaicīgu lietu, un gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdzīgi kā vakar līdz plus 15, plus 19 grādiem, un jāsaka, kopumā būs tātad diezgan vēs. Tātad jārēķinās arī ar nokrišņiem, tomēr ik pa laikam arī uzspīdēs saule, vējš šodien pūtīs lēni līdz mēreni no ziemeļa dienvidu rietumiem, un tātad Rīgā gaisa temperatūra arī šodien būs plus 18 grādiem, bet mākoņi būtiskus nokrišņus nenesīs. Un arī turpmākās naktis, kā arī dienas Latvijā būs pavēsas.